Ieliekam dziļi elpu, taisam asinis ciet, plaukstas ar skatu vērsts uz augšu, uz ceļgaliem vai klēpīm. Ieliekam klēpī, tad kreiso apakšā, labo uz augšām. Un tāda, dziļi ielpa. Aizturam mazliet elpu. Lēni izelpa. Varam caur muti izelpot, varam caur degunu, iekārtojamies ērti, lai mums ir tā, ka mēs zinām nākošās 10 minūtes varam nosēdēt šādā pozā un būt pavisam tādā ērtā pozīcijā ar sevi. Man patīk šeit būt. Dziļi ielpa. Aiztur, varbūt sarauc plecus uz augšu, sasprindzina ķermeni. Un tad, kad vairs nevar izturēt, kad ir jāizelpo, tad tāda liela forša izelpa. Un atkal dziļa ielpa, aizturam elpu, saspringzinām visu ķermeni. Un tad, kad vairs nevaram izturēt sasprindzinājumu, tad izelpa visu saspringumu izelpojam ārā. Un es šobrīd šeit un tagad ļaušos savam ķermenim. Ko man tas stāsta šodien? Ja es pievēršos tam, kā tas ar mani šodien runā? Kā jūtās mans pēdis? Kā jūtās mans potītis? Vai kaut kur ir saspringums, vai kaut kur ir tāds nogurums, vai kaut kur vienkārši atbrīvojums, vai arī, tiešām forši. Viss baigi labi. Man ceļgalni, kājas. Kā jūtās manas kājas? Vai tās ir pietiekami izsportojušās, vai pa daudz, vai pa maz? Kā jūtās man ķermeņa pamatni, man reproduktīvie orgāni? Un svēders. Uzliekam smaidu uz sejas un sasmaidīsim saviem iekšējiem orgāniem. Zinu, varbūt tā ir no sākuma tā, kas tas tāds? Bet uzsmaidam, iedomājamies, kas mums tur ir, kā mums zarnās. Un ja nenāk smaids, tad atceramies, kādas vakardienas bulcītes mēs ēdām, kurš tur šodien dzīvo. Tā, lai ir ritīgs smaids. Bet uzsmaidam, jo mēs ar smaidu uzreiz noliekam sev tādā miera un skaistā tādā stāvoklī un daudzreiz labāks noskaņojums, un līdz ar to arī gremošanas sistēma var strādāt. Mēs neesam vairs tādā uztraukumā. Un tad uzsmaidam, kādas iekšējas orgāns mēs tur atceramies, kas mums tur ir, ko kas dara, cik daudz tur mūsu ķermeņa gudrība, un tāda bez nekādas liekas piepūles tur darbojās iekšā mūsos. Zārnas, kuņģis, aknes, nieres, kas tur mums visiem ir. Ja nevanāk tas smaids vēl, tad uzsmaidam tai nierei, kur neesam pārdevuši. Tā šie jokti pēc, lai mēs patiešām uzsmaidītu sev. Varam pat tāds rociņas pielikt pie vēdra. Paldies, ka man tik labi tur strādā. Bez nekādas palīdzības dienu un nakti tas tur darbojās un viss notiekās. Un es varu šeit vienkārši sēdēt, novērtēt, novērot, uzsmaidīt. Un ar savu smaidu to darbošanos ielikt vēl mierīgākā stāvoklī vēdrā. Tālāk ejam ievelkam elpu uz plaušām. Tādu dziļu ielpu. Iedomājamies, ka mums tās plaušas tā kā tāds liels koks uzņemtos kābekli no. Vai mums ir tur pietiekami, vai varam pietiekami ielpot? Ja nevaram pietiekami ielpojam, vēl pamēģinam. Varbūt esam pieraduši sekli elpot, un tad šāda dziļāka elpa kaut kā uzreiz varbūt ne tajā komforta zonā, kurā parasti esam. Bet pamēģinam. Pa mazam centimetram, pa mazam milimetram. Es šodien ielpoju dziļāk. Vai es esmu pietiekami pievērsies savai elpai šodien vispār? Ko man elpa šobrīd par manīm pastāsta? Ja es tikai pavēroju viņu šobrīd, kur tā ir? Vai tā ir mierīga, dziļa vai satraukta, sekla? Vai kaut kur pa vidu? Arī savām plaušām es uzsmaidu, es ievelku dziļāku elpu, es pateicos, es novērtēju, ka man ir šī elpa, kur es varu regulēt, un to, kā tā regulē kā man ķermeņa darbību.
Mēs liekam rociņas uz sirsniņas. Tas ir enerģētiskais centrs, ir tur, kur tā kā ribas satiekās un abas plaukstīņas tā uzliek virsū, tad mēs pievēršamies tai sirdī. Pievēršamies, varbūt sajūtam sirdspukstu. Un te paeksperimentēsim ar elpu. Izelpam visu gaisu ārā. Ielpa 4, 3, 2, 1, aizturam. Izelpa 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Ielpa 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Izelpa 4, 3, 2, 1, aizturam elpu. Paturpinam minūtīti savā ritmā. Ja, ielpa 4, aizturam uz mirklīti, izelpa 4, aizturam uz mirklīti. Šī elpa mums sirsniņa ar elpošanu noliek vienā ritmā, un arī rodās mēs jau ar smaidu, ar pievēršanos ķermenim, ar šo vēl elpas vingrinājumu, ar pievēršanos sirdī, aktivizējam sevī tās labās vibrācijas, lai mēs būtu tā foršā viļņa. Varbūt, lai turpinātu būt, varbūt, lai uzkļūtu uz viņu. Un vēl pusminūtīti. Tad pievērsim uzmanību kaklam. Varam uzlikt mazliet rociņus uz kaklu, varam tā patapot, tā kā mazliet tā uzlikt un uztaisīsim vienu. Mēs parasti čantojam uztaisīsim vienkārši jo mēs vajag jūtam te tā kā kakls un ausis. Uztaisīsim kādas pāris reizes, varbūt 5, varbūt 7 skaņu dziļi ielpa. Tad, kad jūtam šādu skaņu, vienkārši paskatāmies, kur mēs viņu jūtam, kur viņi vibrē mums ķermenī. Ielpa. Pamēģinām vēl 3 reizes jā, tā kā kur mēs to jūtam, ja sev pajautājam. Vēl vien reizīti. Atslābinu plecus, rokas, plaukstas, novērtē, cik forši, kāds man plaukstiņas, kādi pirkstiņi, cik daudz tie man ikdienā palīdz. Atslābinu kaklu, galvu, seju. Ar seju un ar mutu mēs varam izdarīt tādas kustības, kā, ja mēs sakam skaņu jā, jē, jī, jo, jū, tad mēs ritīgi viņu tā iztaipam seju, iztaipam tā samiedzam, sažmiedzam un atslābinam. Tad mums būs tāds, tas būs visi ķermeņi tāds apzinājums. Jā, pastaipam jā, jē, jo, jū, tāds ritīgi. Un tad es novērtēju to, cik foršas man ausis, kādas man acis, mute, deguns, cik skaisti mani mati, mana galva. Kā pavisam tādā labsajūtā, kā man patīk būt ar savu ķermeni. Iedodam tādu lielu samīļojienu. Apķeram sevi. Paldies, ka es sev esmu. Paldies, ka es sev izvēlējos šodien šo meditāciju. Un ka es šajā meditācijā varēju nokļūt tuvāk sev, tuvāk ķermenim. Un kādi ir tie mīļumi vārdi, kurus es šodien sev stāstīšu. Man tik ļoti patīk, man izdodās, man sanāk, es mīlu.